Deputāti Kaimiņš, Bondars, Rukšs, Elksniņš, Urbanovičs un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu un finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbību. Par pieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš. Veiko, labrīt! Es gribētu izteikt, pateikt visiem 15 deputātiem, kas parakstīja šo lēmumu projektu. Paldies jums visiem. Es domāju, ka parakstīja daudz vairāk cilvēku, bet vajadzēja ātri to izdarīt, un 15 cilvēki ir parakstījušies. Vēlreiz paldies. Šis jautājums, cienījamie kolēģi, ir par godaprātu. Un es lūdzu jums visus atbalstīt šī lēmuma projekta virzību šajā dienas kārtībā, jo es zinu, ka arī ZZS-am ir brīvais balsojums un Nacionālajai apvienībai ir brīvais balsojums, kāds Solvits partijai ir balsojums, es nezinu, bet šeit ir par ko runāt. Un pirmā lieta, par ko runāt, ir tas, ka šī parlamentārā izmeklēšanas komisija nav izdarījusi savu darbu. Ko mēs darām, ja cilvēks nav izdarījis savu darbu? Mēs pārskatām viņa, tā teikt, samaksu par šo darbu. Cilvēks, kurš ir vadījis šo komisiju, mēdījos ir pateicis, ka viņš uzņemas politisko atbildību. Un tagad, draugi un kolēģi, ir jautājums, kas ir politiskā atbildība? Vai politiskā atbildība ir pateikt, jā, es uzņemos politisko atbildību un turpinu sēdēt tur, kur es sēžu un kliegt man virsū? Diez vai. Vai politiskā atbildība Latvijas augstākajā lēmējvarā, ja to pasaka viens no 100 tautas vēlētiem, bet laikam ne, mīksto mandātu tomēr deputātiem, tad tā ir, acīm redzot, mandāta nolikšana, bet mēs te varam tikai lūgt un mudināt. Tas, ko es lūdzu, tas, ko es mudinu, tas, ko dara pārējie 14 deputāti, kas parakstījās. Mēs lūdzam rast šiem te deputātiem, kas bija iesaistīti, proti priekšsēdētāja kungam atmaksāt šos te naudas līdzekļus valsts budžetā, kas ir 14 500 eiro. Mēs lūdzam uzņemties politisko atbildību, un lai nu viņš tagad interpretē, kā viņš to saprot. Kolēģi, lūdzu atbalstiet šī lēmuma projekta tālāko virzību šodienas dienas kārtībā, lai mēs varam tālāk veidot debats par šo lietu, jo te cilvēkiem ir ko runāt, un arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas 13. likuma pants nosaka to, ko priekšsēdētāja kungs nav izdarījis. Šis saturs šim te gala ziņojumam ir zem katras kritikas, nepavēlti, tas nav parakstīts, un pat sekretārs nav parakstījis, un pārējie divi šie komisijas locekļi, Baložs kungs, Dombrovs kungs, arī nav parakstījuši, jo viņiem, es domāju, ka ir kauns parakstīt tik nekvalitatīvu materiālu. Paldies jums, kolēģi. Lūdzu atbalstīt. Vai deputātiem ir iebildumi par lēmumu projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Vai ir iebildumi? Tātad iebildumu nav, un lēmumu projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Kaimiņa kungs vēlas runāt. Vai jūs runāsiet par vai pret iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā? Tā, labdien vēlreiz. Lūdzu, Kaimiņa kungs, vai jūs runāsiet par vai pret iekļaušanu nākamās kārtībā? Tātad Kaimiņa kungs runās pret, lūdzu. Pret pieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš. Jā, es domāju, ka tas ir vienīgais veids, ko Vienotība šobrīd var darīt, ir spēlēt savu mīļo spēli futbols.lv. Ko jūs tagad nofutbolēsiet šo pasākumu uz nākamo ārkārtas sēdi, kas ir pirmdien, un pēc tam, ko jūs darīsiet? Jā, šo grāmatiņu mēs varam dzīvot, līdz 6:00 vakarā jūs to grāmatiņu lasat, pēc tam viņi vairāk nav spēkā. Solid. Cienījamie kolēģi, procedūra paredz to, ka ja jūs šobrīd neatbalstat, un ja ir iebildumi, un iebildumi ir, un tur neko vairs darīt nevar, tad ir ārkārtas sēde. Ārkārtas sēdē mēs izskatīsim. Uzminiet, kas notiks ārkārtas sēdē.
atkal nebūs, atkal būs iebildumi. Pēc tam procedūra paredz, ka tiks nodots uz komisiju. Uz kuru komisiju? To mēs varam tagad tā domāt. Varbūt Solvit var uz sporta apakškomisiju iespējams, jā. Varbūt Solvit var sarkano grāmatiņu pastāstiet, uz kuru komisiju tad pēc tam šis jautājums ies par jūsu frakcijas biedru, kurš ir, manuprāt, divnieku karalis un nav. Ko tu man rādi tos savus papīrus, kurus neviens neparaksta? Tev kauns nav? Tev kauns nav? Es aicinu nesarunāties ar zāli. Es ar viņu nesarunājos, es vienkārši izsaku savu viedokli. Jā, runājot par slimnīcām veikals Polīt, es domāju, ka mandāta etikas komisijā šis jautājums arī tiks apspriests. Cienījamie kolēģi, es nezinu, kurā komisijā mēs šo jautājumu pēc tam tad redzēsim. Vai nu tā būs Orlova komisija pie mandātiem, kur vai nu tā būs, es nezinu, tiešām sporta apakškomisija. Kāds nihilismu pakāpe šeit būs? Katrā ziņā es zinu, jums ir kauns par savu frakcijas biedru. Jums ir kauns, ka viņš to nav izdarījis. Bet jums jau nav varianti, jums ir jāstāv kā futbolā sētiņā, un tagad mēs sargāsim veikalu. Sargājiet! Cik ilgi jūs viņu nosargāsiet? Paldies jums! Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmumu projekta par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbību, iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 44, atturas nav. Līdz ar to lēmuma projekts ir iekļauts Saeimas nākamās kārtējās, tātad 3. novembra sēdes darba kārtībā.